dalībnieki. Šodien sāksies sacensības spiešanā guļus. Kilogramu kategorijā. Tur ir 3 cilvēki 70 kg kategorijā, tur ir vairāk dalībnieks, 6 ir. Vajag nosaukt, ja jūs zināt? Zināt, jā, 80 kg kategorijā 4 cilvēki, 90 kg kategorijā 1 un 100 kg kategorijā arī 1 cilvēks, Ratnieks Aleksandrs. Tātad visi. Vajadzēs palīdēt, jā? Vajadzēs palīdēt, jā? Tad gatavot tad. Aizgot tā uz priekšu. Var? Šādas sacensības Madonā tiek organizētas jau 3. reizi, un šoreiz tajās piedalījās 17 dalībnieki, no kuriem 2 arī daļās dāmas. 19, 20, 21, Kā ir ar dopinga lietošanu tādās mēroga sacensībās? Tātad dopings ir izslēgts. Kā pastāstīja sacensību organizators Staņislavs Filipovs, Republikā šis sporta veids ir diezgan populārs un puiši no Madonas rajona mačos startē ar labiem rezultātiem. Bet par sacensību noteikumiem. Tagad spiež Stieni 5 gadi atpakaļ izcīnītājs. Jakimov Sergejs izcīnīja Latvijas čempionu. Iet uz leju, tad viss. Svars tiek ieskaits. Давай. Трицепс. Возьму вверх,
Arnita Ancena. Vīru konkurencē līdz 60 kg. Trešo vietu ir izcīnījis Māris Reiniks. Otrajā vietā Aleksejs Patjamkins. Un pirmo vietu ir izcīnījis Sergejs Jakimovs. Ar rezultātu 105 kg. Svara kategorijā līdz 70 kg. Trešo vietu ir izcīnījis Aleksandrs Haritonovs. Ar rezultātu 112,5 kg. Otro vietu ir izcīnījis Juris Bārbals ar rezultātu 115 kg. Cik pirmās vietas ieguvējs startēja ārpus konkurences. Balva tiek piešķirta otrās vietas ieguvējai. Lūdzu. Svars. Otrajā vietā Gunvars Broks. Pirmo vietu un balvu ir izcīnījis Normunds Baltais ar rezultātu 120 kg. Svara kategorijā žēl, ka tik maz dalībnieku bija. Pirmo vietu ir izcīnījis Aleksandrs Galkins. Līdz 90 kg. Nu, un svara kategorija līdz 100 kg. Kā redzējāt, arī bija dalībnieki, kas cīnījās viņš pats ar sevi. Un pirmo vietu ar rezultātu 160 kg. Aleksandrs Ratners. Līdz ar to sacensības beigušās, apbalvošana arī. Cerams uz tikšanos nākošajā pavasarī. Jā. Es paldies par piedalīšanos. Uz redzēšanos uz nākošajā pavasarī. Tādu jūs esat godalgāto vietu ieguvēji visi no Barkavas, ja? Jā. Un es gribēju vaicāt, vai jūs bieži trenējaties un vai tas ir likumsakarīgi šie jūsu labie rezultāti? Trenējamies bieži. Katru dienu gandrīz. Kas jūs treneris? Aivars Naglis, var teikt. Aivars Naglis, treneris mūsu. Un vai vispār jauniešiem tāds liela interese uz šiem te svaru celšanām? Nē, sanāk jau cilvēki. Jā. Vispār ir interese jauniešiem. Vai ir domas kaut kur tālāk startēt? Man nav jau bijis izdevības. Starp skolām Vienīgi starp skolām. Sacensības. Starp profskolām? Jā. Un vai ir bijuši rezultāti jums? Nē, ir bijis. Ir bijis? Jā, apguldē pirmā vieta. Un arī. Un ko jūs teiktu tiem vienaudžiem, kas domā vēl, jā, kam varbūt tās ir dotības un kas nav atnākuši? Lai trenējas. Lai nodarbojas. Nodarbojas, tas ir noderīgi, dzīvē noder. Jā. Jā, ja kaut kas notiek. Tad vai ir problēmas jūsu tajā vaļaspriekā? Jā, ir, mums nav riktīgu trenežieru, vajag arī treneri un pašu vaļasprieku vajag, lai trenētu. Pašiem vai vienkārši nākt un gribēt? Jā, lai nāktu gribētu. Kuro reizi notika šīs sacensības Madonā? Šīs sacensības notika 3 reizi jau Madonā. Jā, un cik dalībnieki bija? Šoreiz bija, diemžēl, mazāk nekā pavasarī, ja? Bet 17 cilvēki atbrauca no visa rajona. Es nesen uzzināju, ka ir tāda starptautiska federācija Powerlift, jā? Powerlifting, tā ir starptautiska federācija un republika. Šitais sporta veids diezgan populārs un notiek republikas čempionāti un
puiši pat no Madonas piedalās tajos mačos un ar diezgan labiem rezultātiem. Jā. Vai šodien bija kāda sensācija? Nu, viens otrs dalībnieks atkārtoja savu personīgo rekordu. Ar šitādiem rezultātiem Rīga var startēt Latvijas čempionātu. Viens no viņiem Saša Ratnieks, kurš izspieda 160 kg, svara kategorija līdz 100 kg. Tas ir ļoti labs rezultāts. Kāda varbūt tās nianses, kāda noteikuma šajā spiešanā? Tas ir vienkārši viss? Tas nav tik vienkārši. Tur ļoti stingri noteikumi. Nedrīkst atraut kājas no grīdas, nedrīkst celt dibenu. Jā, tas viss uzreiz tiek sodīts un tās piegaiņas neskaitās. Principā noteicos ir šis spēks bicepsos, vai kas par muskuļiem tiek darbināti? Tā es domāju, ka ne tikai bicepsos. Powerliftingam vispār pasaules uzskaita tā. Cilvēki, kuri nodarbojas ar powerliftingu, tiem ir ļoti liels fiziskais spēks. Ja. Un pat svarcelāji pasaules čempioni nevar izspiest tik daudz, cik spiež, piemēram, powerliftinga kaut kāds republikas čempions, tā teiksim. Šajās sacensībās svara kategorijā līdz 60 kg pirmo vietu izcīnījis Sergejs Jakimovs, līdz 70 kg pirmajā vietā Staņislavs Filipovs, līdz 80 kg līderis Normons Baltais, bet Aleksandrs Ratnieks 100 kg svara kategorijā izspieda 160 kg. Sievietēm pirmajā vietā Arnita Ansēna. Un tā ir iemesls apgalvot, ka spēcīgākie ļaudis Madonas rajonā mīt Barkavā, Praulienā un Madonā. Programma šoreiz notika spiešana guļus stāvokļi. Principā tas powerliftings, tur ir 3 disciplīnas. Viena no viņiem spiešana guļus. Spiešana guļus, pietupieni ar svāru stieni uz muguras, un trešais tas ir vilkni no grīdas, cik var pacelt. Tā ir spēle priekš spēcīgiem vīriešiem. Jā. Nu, labi, tad nākošās sacensības, saprot, pavasarī būs. Jā, ceru, ka noteikti mēs atradīsim sponsorus un gribas izteikt pateicību Madonas uzņēmējiem, kuri atrada līdzekļus, lai sameklētu balvas. Jā.